1949. gada ziema bija augsta. Beidzot, ap marta vidu kļuva siltāk. Jā, nu jāsāk pavasara darbi. Un tad 25. marts. Viņus deportēja 42,125 iedzīvotājus. No tiem bērni līdz 16 gadiem 10,987. Ar klusuma brīdi lūdzu pieminēsim palikušos. Un es ceru, ka tomēr jaunā paudze saprot, kādā valstī ir dzīvojuši viņu vecāki, kad brīvā ceļošana pa pasauli nebija. Ka tagad var vienā dienā sadomāt, nē, man šeit nepatīk, es braucu projām. Bet bija laiks, kad cilvēkiem по sevi разрешено проживать только в Томской области, в Томском районе. Un parasti bīdos, ka uz mūžīgiem laikiem uz kuriem mūs ved? Tālu. Tālu braucam. Vai dieviņa sunīti nepabaroja? Braucam. Asaras, vaidi. Braucam ilgi. Mūsu tēvs debesīs. Laikam Latviju vairs neredzēsim. Kāpēc? 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 Vai dieniņ? Vai dieniņ, vai dieniņ, vai dieniņ, vai dieniņ. Izvešana notiek agri no rīta. Es to atceros, jo atbrauca mašīna un zirgi bija, vai ne, un lika savākt mums mantas. Suns ir nežēlīgi. Un mamma nervoza krāmē kāds drēbs kaut kur. Tagad nosēda man uz stieplīšu un man tāds kājas nost. Slapījos sapavs. Un viens no izvedējiem krievu valodā kaut ko teica, bet es jau dabīgi neko nesapratu. Un tad tik mamma teica, ita kihvi vozip. Pirmā tā bija, kas ieskrēja iekšā mammas brālēna sieva raudādama. Ak, Jēzus, ļautiņi, mīļie radiņi, mūs tāpat kā 41. gadā, cik tur to kilometru aiz Latvijas robežas mūs visus nošaus. Māte ādīklis kā rokā bija tā izkrita. Viņa saka, pusstundu jums dots laiks, ko jūs variet ņemt līdzi, paņemiet. Es piegāju pie šūplaidītes skapī, un tur bija zelta rotas, gredzeni un auskariņi, kas tur bija. Un tas zaldātiņš ieraudzījis. Krieviņš saka, nu paņemiet līdzi. Tas virsnieks ieraudzījis, tas pagrūda viņu nost, paņēma tas zelta rotas sabāza kabatā. Tas diezgan agri no rīta esot bijis, tā kā mēs bērni gulējām vēl. Omām te sākos grozīties un ko darīt, ko iesākt. Sākos mūs tās bērnas modināt un ģert, zinu, kur te muks, ko darīs. Kaut kādu papīru tur rādījuši, ko tur stāstījuši, ka jūs tiekat izvest uz visu mūžu. Salikām to kamanās ātrāk un braucam. Tagad duksītis skrien līdzi. To nošauja. Ja viņš ilgi skrien līdzi.
Tad es sapratu, ka tie ļoti slikti cilvēki ir. Bet man kaut kāds naids tāds radās tāds. Tad tik sāku apiekt, ka kaut kas slikts notiek. Un mana mamma tikai kliedza, kur mani bērniņi paliks, kur mani vecākie bērni, kas ar viņiem notiks, kur mūs ved. Neviens neko neteica. Tādā neziņā un brauc. Daži izmeta zīmītes pa logu. Es paziņoju savējiem, kuri nezināja, kur mēs braucam. Uzreiz dienas saka, mēs braucam pāri robežai. Nu, tur visi lielie cilvēki sāk raudāt. Raudāja, klieda, citur Dievs svētī Latviju dzied, Dievs kungs ir stiprā, mūsu stiprā pils titi dzied. Tā bija katrā vagonē. Mammai trūka gaisa, viņa lūdzināja atļauju. Es vaļā to lodziņu mazu augšā. To neļāva. Durkmīšiem tur groda pretīm un neļāva ņē. Vagonā bija zīdainītis. No sākuma viņš raudāja, vēlāk viņš vairs neraudāja. Viņam acīm redzot, vairs nebija spēka. Viņš vairs neraudāja, viņš gulēja plikiņš. Tad uzsedza viņam tikai sedziņu virsū un viss apakšā viņam nebija nekā. Smags brīdis bija, redzot, kā aizgājušos met ārā svešupu un bērnu acu priekšā un izmet ārā pa durvīm atvērstās durvis vaļā. Tas bija visdrausmīgākais brīdis. Bērnus visus paņem izmet ārā nešam. Un braucam mēs ļoti ilgi, vairāk kā nedēļu, līdz kamēr apstājās pirmo reizi daļa cilvēku izkāpa Omskā un daļu aizveda tālāk uz Tomsku un tālāk. Rītā pamostos, lienu pie tā loga, aizrestots logs. Es pielienu un es redzu līdzenums. Sniegots līdzenums. Un tur tālumā atstutējusies liela sarkana saule. Sveša un salta.